Čau, nu tad, jā, kaut kāda darbiņa atkal bišķi notiksies, tad mēģinās pirms ziemas sasiltināt otrajam stāvam tā koka fasādē ar sienu. Jā, mēģis tad ir, pēc tam izstāstīšu, tā kā atkal sāksies daudz tā kā liekam piekabi un braucam skatīties un pirkt vati ar visu, ko vajag. Atkal braucu, neko vairāk neuzfilmēju, jo aizbraucu Talsas māju un dārzam un tur tā 15 cm biezuma vate, 2 loksnes tikai iekšā pakā un tas ir 1,44 kvadrātmetri un maksā 26,99, nu varbūt kāds eiro kļūdos. Atkal tukumā, principā, nu cik lasot pēc tās specifikācijas visu pārējo, tāda pati cena pat bišķi lētāk, kāds eiro un iekšā ir 3,44 kvadrātmetri, nu kaut kas tāds. Nu, vienkārši pat, nu kā tas, tā kā, nu, manai to cieto vati, kā jau fasādē liek iekšā. Tā kā jā, cerams piekabē pietiks vieta, apmēram tāds fasādei tam visai 36 kvadrāti, nu, ar abiem slāņiem kopā 18 kvadrāti. Un jā, cena uzreiz ir 2 reizes lētāka. Tā kā, nu, aizbraukt līdz tukumam, ok, tas laiks ilgāks paiet, bet nu, ka vienkārši tādas cenu atšķirības ir. Redzēs vietas, protams, konstatēs faktu un sapratīs, kā tas reāli īsmēr ir, bet jā, es bišķi pauzes paliku. Tā kā tā, jānopērk vate, skrūves, vēja plēve saucamā, jā. Šodien, laikam, diez vai sanāks likt. Ja tāds mitra, vajag mitrē, laikam, sāk atvedīšu to vatiņu, būs mitra, tad jums jāpliek viņam, kā saka, pažūst. Tā kā tā. Tā kā es ilgi runāju, tad uzlikšu priekšā, ka jums te ceļš. Nu tā, kā jau parasti, kur vatītas visas fonā ir, tur nav tā, ko man vajag. Nu it kā ir, jā, viņi ir 565, skaitās viņi tāda šaurāka nekā 600 mieca, bet, nu, cenas ziņā un tādā, nu, nevar neņemt, jāstrādā. Tāpēc, jā, kā vienmēr, kā senokais glābi, tā kā nav reklāma, bet, jā, forši Talsos šāda apjoma veikals būtu fantastiski. Bet, nu, kā ir tā, tāpēc jādomā, jākrāj lielākiem pirkumiem, tad jābrauc lielie pirkumi jāveic, un ļoti labi ka piekabi nopirkta. Man šeit tajā, jā, arī es tikai Rīgas, kā senokajā pirku piekabi, un arī nenormāli laba vērtība, ka ir piekabe. Jā, tā kā gaidām vatīti, kraus iekšā, ņemsim 13 maisus. Un, jā, brauksim mājās. Diezvēl šodien sāks, kā teicu, stelēt, bet, nu, to jūs visi zināt. Nu tā, vatīte ir iekrauta. To mēs redzam, kur aizmugurē. Vēl viena aizmugurē un rullīts arī 13 ir. Braucam samaksāt. Šī tā rullēs visam cauri. Nu re, vatīte mājās. Jā, iekšā vēl tur vēl viens maisis, tad šito taisīs vaļā, nesīs iekšā un tad jau skatīsies, kā ko tālāk saulīt uzspīdēja. Laikapstākļi arī pagriezās patīkami. Un tad es domāju, ka varēs mēģināt kaut ko tur montierēt. Nu jā, ideja sapratāt, tas viss vienkārši jāsaliek. Nu tā, kur spīd vatīte, un tagad, kur vienu nolauzu nost, paskatījos, un tagad es notīrīšu. Un pasīšos turien, kā nāks nost, un tad jau redzēs. Nu kā jau, ka šeit nekas viegli neiet, kur ir fibroīdu plāksni, tas, ka viņi ir kopā sasiet ar dēli vēl, un pie šādām naglām caurdzītām, tur ir, kur var redzēt, ir drāts ietīt cauri, tā kā noņemšana nav tik viegla, kā jau parasti. Nekas nenotiek tik raiti, kā tam, bet jā, forši notiktu. Jā, tur ir 3 kāds fibrolītu. Jā, un tā kā tā, baigi jau nevar redzēt neko. Nu,
redzēs, cik paspēs. Ja šito pusi noņemtu, kaut ko izdarīt, būtu labi. Tur ir cokums izsūts, nu es beigtu nefilmēšu. Tad, kad jums lielozais varēs smukāk redzēt un saprast. Izņem ārā. Veselību. Divreiz veselību. Ielikšu brusiņu, tur tā iekšā. Jo tur varat kā to vati likt pilnīgi blakus kopā, bet ieliks to starpliku, lai viņš iespiežās un čik un būs forši. Lielo plēvīti uzklāja, lai var tos fibrolītus mest lejā. Tās ir, domāju, izraušu to cokumu, salikšu vati, uzšaušu plēvi, ar tādu pārkarīti pāri. Jā, un jā, atkal gari runāju. Nu, re, tas ir tur vaļā. Tā izskatās tāda daļa. Jā, bet bēdīgākais ir tas, ka tur ir 15 līdz 17 centimetri. Būšu pa daudz vati nopircis, bet nu, labi. Ja paliks pāri, tad kaut kā nākotnē šitai būdai būs. Okay. Kaut kā, jā. Tā ir, ka laiks trūkst un grib visu dinamiski ātri raiti un dažreiz bišķi par ātri pieņem lēmumus. Bet nu labi, materiāls noderēs. Tā kā, ko mēs darīsim, būs vate. Un virsū būs man tieši 3 cm vēja vate, tā cietā tāda plāna. Uzliks to pa virsu vēl un būs vēl labāk. Tā kā tā. Defektā uz efektu. Sorry, ka no lejas liek filmē augšā slinkums kādu, bet nu jā, reku, hops, var redzēt, cik ieaugšu jau uzšauju fermiņas augšā. Tagad lieku vati un pēc tam plēvi. Jāapskatās tumsai. Un ko super tumšs? Un neko jūs neredzat. Bet nu, vate ir iekšā. Ātri apmēr vai dara tā cietā vati, nedēļ vienkārši plēja pa virs un finišs. Tas cik tumšs.